Jūs līdz redzēsiet runu, kura neatstāja nevienu cilvēku vienaldzīgu. Tā tēma šai runai bija nāve, un patiesībā ir 4 lielās fundamentālās tēmas – ir nāve, mīlestība, bailes un nauda. Ja jūs kādreiz trāpīsiet vienā no šiem 4 lielajām tēmām, visticamāk autorijas uzmanība būs ļoti, ļoti augsta. Bet ar to viss netiek garantēts. Jums, protams, ir jāspēj izmantot visu komunikācijas metodes, trikus, prasmes. Jums jābūt ir personībai, jums jābūt ir arī spējai aizkustināt savu auditoriju, un tikai tāda šī tēma, kas jums dos pilnvērtīgu, ļoti vērtīgu priekšnesumu. Un jūs šodien redzēsiet vienu šādu priekšnesumu. Tā ir TEDx runa. Runātājs ir Valdis Zatlers. Šī runa notika pirms vairākiem gadiem, kur Valdis Zatlers dalījās ar savu pieredzi un ar savu saskarsmi ar nāvi. Es analizēšu šo runu, tas mums prasīs gandrīz vai kā stundu, bet es gribu pievērst jums uzmanību ļoti smalkām niansēm, ļoti smalkām struktūrālām detaļām, kuras jūs varēsiet izmantot arī savējās uzstāšanās reizēs. Un tas patiesībā padarīs jūsu runu daudz interesantāku, aizkustinošāku, dzīvāku un vērtīgāku tajā pat laikā. Mans vārds ir Viesturs Meikšāns, esmu profesionāls teātra un operas režisors, es strādāju ar profesionāliem aktieriem jau vairāk kā 20 gadus, un pēdējos 8 gados es visu savas teātri iegūtās zināšanas un prasmes esmu pārtulkojis pieejamā kursu formātā jebkuram cilvēkam, kuram tas interesē. Un sanācis tā, ka es esmu palīdzējis jau vairāk kā 15 000 cilvēku uzlabot viņu komunikācijas prasmes. Mēs strādājam ar publisko runu, mēs strādājam ar pārliecināšanu, ar balss nostādīšanu, ar tēlu veidošanu, ar storytellingu, ar visu to, kas patiesībā kļūs par ļoti, ļoti svarīgu sastāvdaļu jebkuram profesionālim. Un šodien es gribu jums parādīt Valda Zatlera runu, es gribu to kopā ar jums izanalizēt, un mans ieteikums ir paņemat kladīti, paņemat pildspalvu rakstāmo, izanalizējiet, pierakstiet visu šīs mazās atziņas, un patiesībā tas viss jums ļoti noderēs. It's a great honor and as well as challenge to talk to such a distinguished audience today. Uzreiz ņemsim vērā, patiesībā tas ir ļoti foršs, labs modelis, ka jūs vienmēr esat pateicīgi savai auditorijai. Baraks Obama vienmēr bija pateicīgs vai nu putniem, vai šoferim, vai sievai, vai partijai, vai laikapstākļiem. Vienkārši mēģināt to iestrādāt kā savu ieradumu nākotnē, ka jūs vienmēr esat pateicīgi sākumā vai runas beigās. And everybody perhaps expects that the former president of a country is going to talk about politics. Or at least about topics very closely related to the policy making. Lūk, tas arī tāds labs viltīgs paņēmiens, kā jūs varat pieteikt savu kompetenci, jo ievadā jums vienmēr jāuzbūvē ekspertīze, kāpēc, lai mēs vispār jūs klausītos. Tā vietā viņš varēja teikt, esmu bijis Latvijas valsts prezidents, un viņš varēja tādā CV veidā uzskaitīt visus savus vimpeļus un diplomus, bet šajā gadījumā ļoti forši, kad jums varbūt ir ekspektācijas, kad es runāšu par to, bet nē, šoreiz nebūs tā. Making. I'm sorry. I will not talk about the politics. I will talk about how the death can have a positive impact on our lives. Lūk, un pēc būtības te ievadam arī ir beigas, ļoti smuki pēc tādiem rokrakstiem, pēc tādām tekstbuku grāmatām izveidots ievads, mums ir pateicība, mums ir ekspertīze un mums ir arī virziens, kurā mēs dosimies, tad tēmas pieteikums, šoreiz tā būs nāve. Nāve ir viens no 4 lielajiem tematiskajiem blokiem, nāve, mīlestība, bailes un nauda. Ja jūs kādreiz runāsiet par vienu no šiem 4 virzieniem, tad autorijas uzmanība parasti būs ļoti augstā līmenī. I have not been a politician all my life. I have played basketball. I have played in a rock band. I have served in the Soviet army. My life was full of various temptations, challenges, and experiences. But the most of my life, 30 long years, I have spent in an operating room doing surgery as an orthopedic surgeon. Jā, nedaudz tāds lēnāks varbūt ievadiņš, es gribētu nedaudz konstruktīvāk un ātrāk virzīties uz priekšu. Katrā ziņā pats svarīgākā frāze bija, kad viņam ir 30 gadu pieredze kā ortopēdijas ķirurgam. And being a physician is the essence of my life. Ladies and gentlemen, there are only 2 moments in our lives we will never be able to remember. Lūk, un tas arī ir foršs veids, ja jūs gribat pasvītrot kaut kādu spēcīgu uzstādījumu vai teikumu, sākat to dāmas un kungi. Jūs varat teikt dāmas un kungi arī runas vidū,
pirms kaut kādas atbildīgas frāzes, ja? Tieši tāpat kā Valdis Zatlers tikko to izdarīja. The first one is our birth, and the other one is our death. Of course, you all celebrate the birthday parties every year, thanking your parents for this brilliant possibility to be alive and enjoy the life. And of course, your dads and moms remember every detail of this definite date when you were born. But you don't remember anything because you can't. The death is a mystery. Very often a topic which is looked upon as taboo. Many of you are afraid of it because nobody of us knows the exact date and the time of our death. Tāds vispārināts, diezgan abstrakts veids, kā mēs pietuvojamies tai galvenajai tēmai par nāvi. Mēs tos varam saukt arī par tādu zoom out vai helikopteru skatu, kā mēs ļoti lēnā garā sāksim tulītās pietuvoties mazām detaļām, bet tā ir viņa stratēģija, mēs to varam respektēt. Nedaudz lēnāks tas ievads, līdz ar to arī sāk veidoties pagājušas apmēram 2 minūtes, un tulīt skatīsimies tālāk, kas seko. And we don't know anything how it is going to happen. But to fully appreciate the value of our lives and to fully understand the meaning of our lives, I would suggest people in their early 20s to experience 2 things. At least one childbirth and at least one death. Lūk, un diezgan labām tādām uzstāšanās un prezentācijām ir raksturīgi tādi īsi, lakoniski uzstādījumi. Tie ir īsi teikumi, kas bieži vien ir paradoxāli. Jums tie ir jāizveido, jums tie ir jāizraksta, jums tā kā tāds dzejolīts, viņam ir jāpamēģina, jānotestē, un šajā gadījumā ļoti paradoxāls, spēcīgs uzstādījums, ka katram jaunam cilvēkam ap 20 gadiem ir jāpiedzīvo gan bērna piedzimšana, gan arī jāpiedzīvo nāve. Nāves pieredze, precīzāk sakot. Un jūsu runā ideālā variantā vajadzētu būt šādiem 3-4 paradoxāliem uzstādījumiem, kurus pēc tam jūs varēsiet komentēt, skaidrot, padziļināt tālāk, bet paradoksam vienmēr ir ļoti liela nozīme un liels spēks, jebkurā komunikācijā, starp citu. I'm not talking about the funeral. I'm talking about the moment when a person is passing away. Lūk, šeit arī sekoja tas paskaidrojums, ko viņš ar to domāja. The first time I met a dead body was when I started my medical studies at the age of 18. Lūk, un tas ir pilnībā organiski un pareizi, kad pēc šāda te liela, smaga uzstādījuma mēs uzreiz ejam iekšā manā personīgajā pieredzē. Šajā gadījumā Valdis Zatlers iet iekšā storytelling formātā. Storytellings vienmēr sākās ar laiku. Šajā gadījumā viņš piemin 18 gadi. Ja viņam bija 18 gadi, viņš bija students. Ja? Mēs iemetam savā ziņā auditoriju pagātnē kaut kur, un tādā veidā mēs rūpēsimies tagad tālāk par savu auditoriju, pieminot laiku, cik daudz laiks ir pagājis. Bet mēģināt tagad pievērst uzmanību, cik labi viņš strādā ar iztēli, ko jūs redzat savā iztēlē, un vai jūs uzmanību noturās. During an anatomy course, we had to dissect cadaver. Scary but very exciting story. I enjoyed understanding the structure of human body and learning the very complicated names of muscles and nerves. But there was nothing personal. The cadaver was just a teaching tool for me. Pieminēt vārdu līķis vispār ir diezgan dramatiski. Tas tāds diezgan dramatisks vārds vispār ne tikai latviešu valodā, bet jebkurā valodā, angļu valodā cadaver, vairākas reizes mēs pieminam, protams, ka tas ir diezgan dramatiski, tas ir arī ilustratīvi, vizuāli, bet šajā gadījumā Valdis Zatlers to kontrastē, ka viņam nav nekāda personiska empātija vai līdzjūtība pret šo te līķi, jo tas vienkārši nav cilvēks. I took this as a reality. I didn't think about that this cadaver once had been a living person
with his own joy and sorrow, with his own successes and failures. Un labas publiskās runas ir tādas, kurās ir iekļauts arī jūsu personiskās domas, personiskās atziņas. Jā, mans pedagogs Pēters Krilovs vienmēr saka, neviena runa nedrīkst būt bezpersoniska. Šajā gadījumā arī Valdis Zatlers dalās ar savām pārdomām, savām sajūtām, strādājot ar šo te līķi, preparējot to anatomijas stundā. Un mums patiesībā ir ļoti interesanti klausīties, kas katram cilvēkam notiek galvā un kas viņam ir noticis kādreiz galvā, kādas domas viņam ir virpinājušies attiecīgās situācijās. It was just a teaching tool. A year later, I saw a person passing away. Nākošā mazā epizodīte, tas ir cits jau stāsts, jo viņš ir pārmetis mūsu 1 gadu vēlāk, tad viņš visu laiku rūpējās par to, lai mēs chronoloģiski saprotam, kur mēs atrodamies. I was working in a hospital. And even I had a duty to transport the dead body to a specific cadaver storage facility. There was nothing personal to me. It looked like something what I have seen in movies, or nowadays people, experience playing the computer games. There was no evidence of presence of death at that moment. But the things changed suddenly a few years later, when I was 24. Lūk, un te ir diezgan svarīgs mirklis vispār viņa runā. Ja, un mēs to varam just pēc vārdu izvēles, lietas mainījās. Pēkšņi. Ja, tad ir runātājs ir tā dramaturģiski ievilcis tādu kontrastu, viņš ir ievilcis tādu zīmi, klau, ir pirms un ir pēc. Un šī tā robežšķirtne. Un tas jūsu publikai ir ļoti interesants mirklis. Cenšaties savās runās vienmēr izmantot šo te paņēmienu, ka jums kaut kādā nogrieznī viss tā kā pāršķērējās uz pusēm un viss mainās. To mazo epizodīti pirms šī te notikuma, to, kas notika tā kā it kā pēc gada, kur viņš stūma tātad līķi uz morgu attiecīgi, es būtu savukārt laikam izņēmis ārā, jo viņam nebija tik liela pievienotā vērtība. Es būtu uzreiz pēc tā pirmā stāstiņa līdz šo te mirklī klau. Viss mainījās. There was an episode in my life which suddenly changed entirely, totally and significantly my attitude towards death. Pēdējās 10 sekundes viss, ko darīja Valdis Zatlers, saucās intrigas būvēšana. Tā ir vārdu izvēle, teikuma izvēle, lai būvētu vērtību klausītājiem par to, kas tūlīt tālāk sekos. Dariet to savās runās, dariet to savā komunikācijā, padariet to par savu ieradumu. Tas vienkārši ļaus jūsu auditorijai nofokusēties uz svarīgajām lietām. Jo tā nav labas komunikācijas kvalitāte, ka viss ir svarīgi. Ja, vienkārši mēs atslēgsimies kā auditorija vienā mirklī, bet paklausāmies tālāk, ko Valdis Zatlers teiks. My patient died in my hands. And it happened in a few minutes because of allergic reaction. I even didn't understand what's going on. But the patient very clearly whispered to me, I'm dying. And he died. Ir pagājušas apmēram 5 minūtes runā, un, manuprāt, šī ir spēcīgākā epizode Valdis Zatlera runā, kaut gan viņam visa tā runa ļoti, ļoti labi kvalitatīvi uzbūvēta, bet, manuprāt, spēcīgākā epizode ir dēļ kā, pirmkārt, viņš 10 sekundes veltīja, lai uzbūvētu vērtību, tādā veidā viņš panāk to, ka auditorijas pieslēgums ir maksimāls, un nākošais viņš ļoti īsi storytelling veidā, tātad aktivizējot auditorijas iztēli, aprakstīja situāciju, kurā viņa rokās nomirst kāds cilvēks. Plus vēl šis cilvēks nočukstēja arī tekstu, tātad citāts, es mirstu, un viņš nomira. Super lakonisks formāts, super lakonisks 10-15 sekundžu stāstiņš, ja piemērs, ļoti vizuāls, ļoti dramatisks, izmantots arī citāts, es teiktu 10 no 10, izcili. Šī ir izcila epizode Valdis Zatlera runā, un viņš ir izdarījis visu vajadzīgo, lai auditorija būtu maksimāli pieslēgusies šai situācijai. That was a shock to me. I was supposed to treat this person. Lūk, un tas, kas tagad sekos, ir komentāru daļa.
pēc aktīviem, lieliem notikumiem jums vienmēr ir jākomentē, padziļiniet šo emocionālo stāvokli, dodat iespēju klausītājiem vēl vairāk iedziļināties tajā notikumā un stāstā. Un Valds Zatlers to dara ar vārdiem: es biju šokēts. Sakat šos te vārdus, tas bija šoks, es biju izmisumā. Tad jums ir, lai radītu emocijas, jums ir jāizmanto emocionāli vārdi. I was supposed to get him back to a healthy life, but instead of that, he passed away. And I couldn't do anything to help him. That was devastating. Nedaudz varēja dzirdēt, ka viņam bija kā mols kaklā, viņš tiešām bija ļoti, ļoti aizkustinājies, ja, pats atgādināt sev šo te pašu situāciju, acīm redzot, tas ļoti, ļoti aizkustinoši viņam pašam. But what we learned from this episode, I learned that human life is a very fragile, a thing which needs to be protected all the time. And death became a very personal issue to me. Lūk, tātad ir vēlreiz jums atgādināšu struktūru, ko tikko izdarīja Valds Zatlers. Principā tas viņam prasīja tikai, tā bija vesela minūte, un viņš izgāja ļoti skaisti dramaturģiski cauri šim te procesam. Tātad mums ir sagatavošana, jeb intrigas būvēšana, nākošais posms ir notikums, tātad pats notikums storytelling veidā, plus vēl tur citātiņš bija, pēc tam viņš ielika klāt emocionālo daļu, tātad ir viņa atskārsme, viņš liek iekšā emocionālus vārdus, un pēc tam pēdējais ir, ko es no tā iemācījos, kādas ir manas atziņas. Precīza dramaturģija, precīza struktūra, jūs šo struktūru varat ņemt un paplašināt proporcionāli tik, cik jums garu vajag. Jūs varat balstoties šajā te uzbūvē izveidot arī 20 minūšu garu prezentāciju vai runu, vienalga, un tas strādās vienreizēji. Es jums garantēju, vienkārši Valds Zatlers parādīja to lakoniskajā veidā. The next experience with deadly situations was Chernobyl. On April 26, 1986. Lūk, un tagad sākās jauna lapuse, jauna nodaļa. Jaunā nodaļa sākās ar nosaukumu Černobiļa. Ja? Un uzreiz storytelling sākās ar laiku, tad viņš piemin datumu, kad tas ir noticis. A deathly devastating explosion in a nuclear power plant in Ukraine created the most disastrous nuclear catastrophe in the history of mankind. Tas, ko es tikko darīju uz pirkstiem, es skaitīju, cik dramatiski vārdi tika iekļauti vienā teikumā. 8. Vienā teikumā 8 superdramatiski vārdi. Nāvējoši. Katastrofa. Es pat tagad nevarēšu atcerēties visu to bišķiņu pakaniet apakaļ, lai vēlreiz paklausītos. Vienmēr sakot, ir ārprātīgi dramatiski piestrāvots teikums ar ļoti emocionāliem dramatiskiem vārdiem. Drāma vienmēr strādā, drāma ir spēcīgākais komunikācijas instruments, drāma pievērš uzmanību, šeit tas ir adekvāti, šeit tas ir, pa lietu, jo mēs runājam par nāvi, par Černobiļas notikumu, kā tad jūs varētu viegli un filigrāni stāstīt par Černobiļu. Nē, tas nestrādā. Un mēs gribam iedramatizēt, tādā veidā mēs iegūstam autorijas uzmanību. And only 2 weeks later, I, as a reserve officer of the Soviet army, was sent to this contaminated area for a rescue operation. There was no concrete plan how to stop the deadly radioactive contamination. Lūk, un šī jaunā nodaļa ar nosaukumu Černobiļa patiesībā ir ļoti brīnišķīgi arī uzbūvēts stāstiņš, piemērs, kuri ļoti daudz dažādas dzīvelīgas situācijas, tādas dokumentālas situācijas, kuras ļoti grūti izdomāt. Un tā ir milzīga starpība starp fiktīvu un izdomātu stāstu un īstu reālu stāstu. Tu vienkārši jūti, ka tās sakritības, tie elementi, viņi kombinējās neparastās kombinācijās. Un tas arī nosaka to, kāpēc arī tiem labiem foršiem piemēriem vienmēr ir ļoti liela vērtība. Un šajā gadījumā jauns nepieredzējis džeks 2 nedēļas pēc Černobiļas katastrofas aizsūtīts uz situāciju, uz to notikumu, kurā vispār nav nekāds plāns, kā vispār to var kaut kādā veidā atrisināt. The Soviet army was prepared for nuclear war, but the Soviet army was not prepared for an accident in a peaceful nuclear power plant.
Rude jokes replaced argument-based commands. And there was an invisible danger to our health and to our lives all around. Because radioactivity as a danger, as a threat. Un šeit, kas ir būtiski, šeit Valdis Atlers būvē antivaroni. Tas ir vēl viens ļoti izdevīgs instruments, komunikācijas instruments. Tas nāk, protams, arī no teātra, no kino pasaules scenārijiem. Antivaronis nav cilvēks, ja, tas nav Māris vai Agnese, kuri pie visa ir vainīga. Ja. Antivaronis parasti ir kaut kas netverams. Tā var būt finanšu krīze, birokrātija, vecie uzskati. Šajā gadījumā tas ir lielisks antivaronis, jo tā ir radioaktivitāte. Tad ir šī radioaktivitāte ir antivaronis, kuru mēs nevaram saost, mēs nevaram viņu sataustīt, mēs viņu nevaram ieraudzīt. Un līdz ar to šis neredzamā cilvēka mistiskā tēla antivaroņa princips kļūst par ļoti, ļoti spēcīgu, foršu, labu tēlu. Has no warning signs. You cannot feel it, you cannot see it, you cannot hear it. You even cannot smell it. You can really recognize that by your knowledge, looking at the display screens of radioactivity measurement devices. But these devices were available only to medical officers. Too few. Es šos saucu par tādu twistu. Ļoti forša, netipiska situācija. Jā, šis antivaronis ir ārprātīgi bīstams, jo viņš ir netverams, viņš ir nejūtams, bet viņu var vienīgai sajust ar pāris mērierīcēm, kuras ir pieejams tikai dažiem cilvēkiem. Un šis konfliktējošais uzstādījums, šī situācijas paradoksalitāte, viņa uzreiz arī iedod to sajūtu, ka wow, šis ir interesanti. Šeit kā tagad mēs tālāk tiksim galā? Jūtat, arī kaut kāda tāda netverama spriedze rodās šādu stāstu klausoties, un tas ir labas kvalitātes sižets. Un kas mums piedāvā sižetus dzīvi, vai ne? For the scale of the catastrophe. And we medical officers had to convince the others that there is a danger around, threatening their health, threatening their life expectancy. But people could not resist eating the ripe strawberries and cucumbers from the fields of abandoned villages. These tempting berries and vegetables had at least 2 times higher radioactivity level than the area surrounding it. Man liekas, ļoti laba Valdis Atlera izvēle pēkšņi pārslēgties uz kaut ko tik naivu, tik sadzīvisku kā zemenes, kā gurķi, kā kaut kādi pārtikas produkti, kuri atrodas dobītē turpatās blakus šīm Černobiļas atomelektrostacijai, un kur šie karavīri priecājoties lēkā, un viņi nespēja pretoties šim fantastiskam kārdinājumam, iebāzt mutē šīs gatavās, foršās, sulīgās zemenes un ēstos dārzeņus, kur izrādās ir 2 reizes vai 2,5 reizes lielāku radioaktivitāti nekā vispār pati tā teritorija apkārt. Jo izrādās, ka visi šīs ogas un dārzeņi piesūc vēl vairāk radioaktivitāti. Un tā ir vēl viena brīnišķīga epizode, kur viņš ar savu. Tā ir tāda meistarīga režijas lieta, kam tu pievērs uzmanību, uz ko tu liec savai auditorijai fokusēties. Un man liekas, ka viņš vēl izlīdzsvaro visu to drāmu, viņš padara viņu vēl dzīvīgāku, vēl saprotamāku, un te vēl ir iekšā cilvēku psiholoģija. Naivums, nezināšana, neaizsargātība, te ir tik daudz paralēlās tēmas, kuras vienkārši šī mazā zemeņu gurķu epizode uzjundīja. But the people couldn't resist, because that was an invisible danger. When I came back home after Chernobyl, I decontaminated myself as fiercely as I could. In the nearest shop, I bought all new clothes. In the nearest barber shop, I shaved my hair. I called my family and said, I'm going to sauna to clean up my body as thoroughly I can.
Jo liekas, ka ir tāda augsta līmeņa publiskajā runā, kur ir jāvalda priekšnesumam un cēlumam un izteiksmēji un visam jābūt ir episki un patosīgi, ka tur nepiestāv kaut kādi sadzīviski elementi, kā piemēram nodzīt matus uz nulīti vai izmest visu savas drēbes un nopirkt jaunas drēbes vai arī runāt par to, kā es iešu saunā kaut kādā situācijā. It kā liekas tas nepiestāv, bet patiesībā tieši otrādi. Jūsu auditorija ļoti novērtēs šos te balansējošos sadzīviskos elementus, jo tikai un vienīgi tur, kur ir lielas vērtības, lieli apgalvojumi, kombinācijā ar sadzīviskām mazām detaļiņām, tur šī te kombinācija māksla padarīs to jūsu runu daudz vērtīgāku. Tas ir tas pats princips, kas ir zoom out, zoom in. Jums visu laiku ir jābūt savas runas veidošanas procesā šai dinamikai. Jūs esat helikoptera skatā, jūs man iedodat kaut kādu kopīgu skatu, ejam pēc tam iekšā super detaļās. Tāpat kā Ļevs Tolstojs 10 lapspušu garumā apraksta viena tēla degunu, pēc kura mēs varam antropoloģiski saprast, no kura ciemata viņš nāk un kāda viņam ir senči un tā tālāk, un kāpēc viņš uzvedās tieši tā, kā viņš uzvedās. Labi, 10 lapspuses jums nevajag par vienu degunu, bet katrā ziņā acu krāsu, zīlītes raustīšanos, tikus, kas te raustās, visas tie mazās detaļiņas patiesībā var bagātināt arī jūsu runu. Neveltat tam pārāk daudz laiku, bet tas ir balansējošs mehānisms. Because I don't want to bring as a souvenir to my family a radioactive particle. So what I learned from Chernobyl, the first is that the danger, the threat could be invisible. And this is not relevant only about the radioactivity. They are, at the first glance, very innocent actions we are doing very often. Careless driving, smoking, diving in unknown waters, and the list is much longer. Jā, redziet, principu Valdis Zatlers ietur nemainīgi, un tas ir ļoti pareizi. Pēc katra no stāstiņiem, pēc katra no piemēram, mums ir sadaļa, ko es esmu no tā iemācījies. Jūs varat arī sākt, kas ir mūsu galvenās atziņas pēc šīs pieredzes. Vienalga, jūsu publika mācās no jūsu atziņām, no jūsu pieredzes. Un tas ir viens no labākiem izglītojošiem modeļiem, kāds vispār var eksistēt, jo jūsu auditorija mācās no citu cilvēku kļūdām, no viņu pieredzēm un no viņu atziņām. Un tāpēc arī dalīšanās ar informāciju plašām auditorijām ir ļoti svarīgs izglītojošs process, jo cilvēks neriskējot ar savu veselību un ar savu dzīvību netieši var pieskarties citām pieredzēm un arī iedvesmoties tādā veidā. Ja? Tādā veidā jūs mainat cilvēku dzīves, pateicoties komunikācijas prasmēm, un šeit mēs redzam ļoti augstu līmeņa komunikācijas prasmes, ko Valdis Zatlers realizē 17 minūšu garā TEDx runā. Mums ir ļoti svarīgi mācīties no šādām meistarīgi uzbūvētām runām un aizņemties labākos elementus. And we didn't know that we approach the threat of death. And the second thing I learned that people have to protect each other. Those with the knowledge, or let's say with a guess about what's going on, have to prevent the others from the strings and arrows of outrageous fortune attacking them. Jā, labi, šis ir tāds reverants 50. vidusskolas absolventiem. Ja es nemaldos, Valdis Zatlers arī 50. vidusskolu absolvējis tāpat kā es, jo katrs 50. vidusskolas absolvents prot no galvas visu savas dzīves garumā Hamleta monologu to be or not to be, that is a question whether the nobler in his mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Tā ir šī mazā sadaļa, kas ir tāds mazs reverants tieši par hamletisko to be or not to be monologu sadaļu, bet labi, tas tāds mazais inside textiņš. When I became a president of the country, I had to sign a parliament vote for sending our troops to Afghanistan. A very substantial decision, a very substantial responsibility. When I visited my troops in Afghanistan, I asked the soldiers, how can I, as the president of the country, can protect your lives? And I expected that they would answer better guns, better boots, or maybe something else. Es gribētu nedaudz pievērst uzmanību tieši šim jautājumam. Tas varbūt nav tiešā runā saistīts ar publisko runu, bet es šo jautājumu formulējumu saucu par diriģējiet mani jautājumu. Tas nozīmē, kas man ir jādara, lai
jūsu dzīves būtu labākas? Kas man ir jādara, lai es kļūtu par labāku vīru tev? Kas man ir jādara, lai es kļūtu par labāku darba devēju tev? Kas man ir jādara, lai tu kļūtu par labāko pārdevēju manā kompānijā? Šie diriģējiet mani jautājumi, kas, manuprāt, ir visvērtīgākie jautājumi, ko var uzdot, tāpēc, ka tās atbildes, ko jūs iegūsiet, būs patiesas, godīgas, un jūs visticamāk nezināsiet tās iespējamās atbildes, jo parasti tā problēma ir tāda, ka mēs spiežam savus risinājumus un ignorējam, ko tas otrs cilvēks patiesībā domā un grib. Un atbilde tulītās, kas sekos, arī ir ļoti spēcīga. But they just said, build the schools and drill the wells. That will make the relationship with the local people better, and that will protect our lives. Uzdodot diriģējiet mani tipa formāta jautājumus, jūs vienmēr iegūsiet daudz precīzāku, vērtīgāku informāciju no otras puses. Tas varbūt nav tiešā veidā saistīts ar publisko runu, tas vairāk ar argumentēšanu, pārliecināšanu, bet ļoti labs elements, elements jā, tieši no publiskās runas viedokļa arī. Very simple. And a few months later, I participated in a funeral of a soldier killed in the battle. I kneeled down in front of his parents and said, I'm sorry for your son. We will all miss him. He's a hero. And there were tears in my eyes because I couldn't protect him, because this is not always possible. And when I have learned about death, invisible threat, when I have learned that we have to protect our lives, when I have learned that we have the responsibility for ourselves and the others to prevent the danger, and when I have learned that personal approach to death is of great importance, death became even much more personal to me. I've got a cancer. Wow! What a shattering news! Jā, šis ir ļoti svarīgs mirklis, jo mēs esam izceļojušies tagad ar Valdi Zatleru par viņu pieredzi, to, ko viņš ir sapratis un iegūst savas dzīves laikā, un tad mēs esam nonākuši līdz punktam, kur viņam ir diagnosticēts vēzis. Viss, kas ir saistīts ar diagnozēm, ne tikai ar jūsu pašu kā runātāju, tām radikālajām atklātībām par to, kas jums kaiš un kā jūs to ārstējat, bet arī ar citu cilvēku diagnozēm vienmēr ir ļoti uzmanību pievērsoši faktori, tāpēc, ka cilvēks spēj identificēties ar šīm lietām, bet ir tīpaši, ja cilvēks, kas mums stāv priekšā, viņš saka, man diagnosticēja šo te kaitu, šo te slimību, tā kļūst par radikālo atklātību. Tā ir vēl viena ļoti spēcīga izpausme, tā tikai spēcīgas personības var darīt auditorijas priekšā. Kaut kādā ziņā tur ir bišķiņ tas grēksūdzes elements, ja, tāds atklātības elements, jo publiskā runa ir arī terapeitiska, ja, kaut kādā savā izpausmē tieši tas, ka mēs spējam lielu auditoriju priekšā pateikt kaut ko tādu, ko mēs nespējam saviem tuvākiem cilvēkiem viens pret viens pateikt. Tāds arī ir novērojams, un šeit tas ir jūtams, bet no iedvesmošanas principu viedokļa tam ir milzīgs spēks, un katrā ziņā Valds Zatlers tagad jau fināla posmā sākt vilkt uz savu galveno, savu fundamentālo pēdējo atziņu. Yes. I have been performing tumor surgery in my surgical practice. I had the experience to talk to cancer patients and their relatives. I could easily, accept the radical treatment plan without any hesitation. That's true. But there still was a question. Why me? What was wrong with me? What I have done wrongly in my life? These questions became a priority to me. And I tried my best, but I got the answers in about 2 or 3 months. Just one day. I remembered another day when I came back home from my job, very tired, very exhausted. I sat down on a sofa and said to myself, I have had a very successful professional career. I have had a very successful political career. I have done a lot of good things in my life. My children are grown up.
I'm satisfied with my life. And it's so easy to give up and just die. And that was the mistake. That was a terrible mistake. Ļoti svarīgs vārds vispār komunikācijai - kļūda. Jā, to es esmu pamanījis arī no savas e-pastu izsūtnes, kur, ja jūs pasakat, kad ir kaut kāda kļūda, tad virsrakstā tad tie e-pasti verās daudz labāk vaļā. Tā kā izmantojiet vienkārši šo vārdu kļūda. Arī par sevi, par savām darbībām. Kritizējiet sevi. Pasakat, ka tas nebija pareizi, ko es darīju. Tā bija kļūda, tā bija nepareiza domāšana, ko es veicu. Un tas ir vēl viens ļoti foršs tāds personiskas atklātības mehānisms, ko likt iekšā savās runās. Because if you say you have done everything in your life, there's no any sense to live anymore. And the God blesses you and prepares you for passing away. I immediately corrected this mistake. I decided never to say it again. I decided never to think it again. I decided to live long life, to enjoy the life, to work, to create new ideas, projects, and keep on going in my life. As a doctor, I like prescriptions. That's a part of my job, to prescribe something to my patients and to myself too. And there are only 3 prescriptions which will make your life successful and which will make you to accept the invisible presence and understand the invisible presence of death all through your lives since your birth. The first prescription is never say you have done everything in your life. Keep on working, keep on creating, keep on making your life better, keep on making our life or our world better. The second is never say you have learned everything and you know everything. Keep on learning, studying, exploring the world around you. And the third one, never say you have lost the sense of life. Because the sense of life is just living. That's so simple. Lūk, un tas arī ir fināls, tas arī Valdis Atlera galvenais vēstījums, uz kurieni viņš mūs ir vedis visu šī ceļojuma laikā, jo jebkura publiskā runa ideālā variantā ir ceļojums. Tāpat tās kā gidi ved savu turistu grupiņu ceļojumā par kaut kādiem maršrutiem un līkločiem, kur ir pārsteigumi pilns lietas un atklāsmes un dramatiskas lietas un izklaidējošas lietas, un visa šīs te pieredzes kopā mums sasumējās un beigās mēs nonākam līdz kaut kādai vienai fundamentālai atziņai. Un šajā te gadījumā man liekas, ka bija vērts iziet cauri šai te nāvis un ēnas pieredžu pasaulē, kuru pieredzēja Valdis Atlers un dalījās ar savām atziņām, savām ļoti spēcīgajām, dzīves gudrajām, viedajām atziņām, lai beigās nonāktu pie šī te fundamentālā, skaistā, gaišā slēdziena, ka mums ir jāizbauda dzīve, mums ir jābauda katrs mirklis un dzīvē nav nekāda cita funkcija, nav nekāda cita jēga, tikai un vienīgi, ka tā ir jādzīvo. Manuprāt, pirmkārt, ļoti labi uzbūvēta runa, ļoti labs paraugs vispār, kā strādāt ar publisko komunikāciju, kā iedvesmot auditoriju, ņemot vērā arī, ka finālā nelieciet pārāk lielu smagumu uz pleciem savai auditorijai, nelieciet pārāk dramatiskas lietas finālā. Finālam jābūt ir gaišam, gaisīgam, ar gaismu tuneļa galā, ar pozitivitāti un iedvesmojošu sajūtu. Tā kā noskatāties vēlreiz šo te Valdis Atlera runu, varbūt arī YouTube'ā, tīrā veidā no A līdz Z, paskaties vēlreiz šo te komentāru sadaļu un ņemiet tiešām šos te ieteikumus, šos elementus, ko Valdis Atlers tik meistarīgi izmanto savas runas būvēšanā, un jūsu runas tiešām kļūst daudz, daudz vērtīgākas. Tā kā piesakojiet šim te YouTube kanālam, Runas skolā, nospiežiet like, nospiežiet sekot, tas palīdzēs daudz vairāk cilvēkiem arī piekļūt šim te materiālam, un jūs gribat nopietni attīstīt komunikācijas prasmes. Tāda šeit lejā komentāru daļā ir saite uz mūsu skolu platformu, pirmās 7 dienas mums būs bez maksas, un tiekamies tur, mācīsimies visu kopā attīstīt savas komunikācijas prasmes un iedvesmot cilvēkus visapkārt mums. Līdz nākošajai reizei.